Labdien! Es savu kolēģi Valturu Melnu Belmu p***. Un mēs savu kolēģi Jālanu Zuds veicam laišķipu baigas kačak, veidam projektu par sīvas gravu kultūru un sportu. Kā jūs redzat, man kājās ir jaunās firmas bikses Adidvas ar 2 svītrām. Un es gribēju jums pastāstīt gudrību, ko es iemācījos 5 minūtes apakaļ, ka cilvēka ķermenis ir ļoti vājš un tas var nomirst no vienas lodes. Labvakar, labrītiņ no rītiņ, šeit māti ir rītiņ, šeit brīnišķā rītiņ. Mūsu aktuālā tēma ir, kāda ir reāļina ruļeta? Pirmkārt, kāda ir atšķirība starp šaurajām biksēm un tā teikt treniņu biksēm? Treniņu bikses nav parastu bikses ar švaku audumu. Tās ir bikses, kuras rada spēku, izturību, brīvību. Jā, tieši tā, bet šaurās bikses ir laipnums, meiteņu pievilcība. Nu jā, tātad. Tas ir daudz sakarīgāks. Uzbrauc tā arī maziņš krādiņš, bet tas neko nenozīmē. Bet, ja tev ir treniņu bikši, tad lieta ir tāda. Pirmkārt, tas nav tikai parasta auduma materiāls. Lieta ir tāda, ka treniņu bikši, jā. Ka treniņu bikši, tas ir lieta. Treniņu bikši tā ir lieta, bez kuras izdzīvot vispār nevar. Tu pats automātiski sāc runāt krievu valodā. Tu krievu valoda pati, nu, не понимай, пацанчески, наши нявери, наши блеки, всякие. Tātad, ja tu neesi treniņu bikses, tu esi dabā neievērojams, bet tas ir spēks. Tu esi spēcīgs, un cilvēki par tevi ir labākās domās nekā jebkad. Tādēļ, ka viņi baidās to tevi. Tieši tu, tieši tagad. Paldies par uzmanību. Paldies! Paldies, bē! Zdarov! Pēc jau atnāk izmēt. Labdien! Mēs pastaigāsim Rīgas ielām, kā jūs redzat, ja? Un pajautāsim nejaušiem gājējiem, ko viņi domā par zēniem ar šaurām vai platām biksēm. Dodamies! Redzam, pirmais cilvēks ir pretī. Labdien, meitīt, jūs varat atbildēt uz dažiem jautājumiem? Jā. Labi. Ko jūs domājat par zēniem ar šaurām biksēm? Es atvainojos, jā. Nezinu, it kā normāli, bet nu mazliet pēdiņi tādi. Jā, un pa platām biksēm? Nu, tas tā jau ir cita runa. Redzat? Tātad, ko jūs domājat? Saka atbildi jautājumu par platām biksēm. Kāds jūs domājat, ka augšā vai apakšā labāk? Jūs tieši tas? Augšā. Augšā platām biksēm, bet biks taču ir apakšā. Bet tomēr augšā. Biks ir apakšā, drēbs ir augšā. Es atvainojos viedolīgi par šo te. Cik bieži jūs gadā mazgājat māc? Jums tā kā ir, nu, piemēram, uzbudina zēni ar šaurām biksēm. Jā. Un ar platām biksēm. Jā. Skaļāk varētu būt? Labi. Bet tad tiešām padomā, ja cilvēks ar šaurām biksēm nēsā, un cik es zinu, tad ir lietas, kas nenēsā. Bet tā kā Valter, jā, tas ir Valters, jā. Tā kā. Artur, ko es domāju par šo? Nu jā, manuprāt, tas nav īpaši labākais variants, ko es varētu akceptēt. Paldies! Artur, kas ir te ielīdz? Artur, nu ko es domāju par šo? Nu jā, es domāju par šo tādu lietu, ka tas ir pēdiņiski un ziliski un zaļiski. Un vispār es labāk nenēsātu šādas lietas, un man jau pēc jārāk, ka mani filmēs nevar izturēt, lieciet man mieru vienreiz dzīvē. Piedīgs, Jēks. Atgriežamies daļās meitenes. Un, jā, es atvainojos, tiešām es meitenes. Kā jums tā kā lāgiņš ir? Viss tā būtu tā? Jā, tieši tā. Es atvainojos, jūs varat novilkt tagad drēbs parādīt pups? Droši. Nu, vēl kaut kas. Там нихуя не видит. А кому? Bez kamerām, ja? Es neiesaistos šeit. Jūs tā kā
Piemēram, tā kā pa 50 anīm vietot man bučs tagad uz vietas. Viņam jā. Tātad, mūsu pēdējā tēma ir sports. Tieši par sportu mēs vēlētos parunāt. Tādēļ mēs intervēsim, neintervēsim, bet mums parādīs ļoti labas prasmes mūsu Adažu sportists Zvilna Alans. Studijā nāk Zvilna Alans. Lūdzu ienākat šeit telpā. Короче, покажу, как надо пумпеть. Хорошо, Яков. Это Яков. Labdien, mēs esam ar šo jauno cilvēku, kurš ir sauc sevi kā sportists, ja? Un ar jums studijā ir, tātad uzreiz. Я не понимаю. Как вы не понимаете? Ладно. Labi. Tātad, ar ko jūs tieši nodarbojaties? Я бегу, это фрираннинг называется. Я очень хорошо битбокс делаю и очень умею бегать по стенам, шамбана, время. Это фрируннинг, это что? Ты просто бежишь и все? Просто бежишь, да? Пацан, это рэпчик, пацан, это паркур. Паркур! Ты можешь показать какой-то прием или что-то по-немецки, или флип, бэкфлип? И он стоит пиздит, кому-то, и он пиздит там. Снимайте меня, покажу, на представу смотрю. Смотрим. Короче, спортсмен. Да, смотрим. Он стабу криет. Не яйца, Kroča, reku, mūsu sportists, kas iepriekš rādīja lēcienu pret stabu, viņš tagad parādīs jaunu prijomu. Паркур мастер стил. Смотрите, невероятно, да. Ar šo mēs arī vēlētos parādīt nobeigumu. Ar jums tieši ēterā bija Maltars Monsons, tā Lošāna Piedarmēlnieka. Zvilna Piedarmēlnieka. Un paldies jums par to, ka jūs veltījāt savu laiku. Paldies par uzmanību. Visu labu. Короче, Алан, Мелон, Питер, Занюшка, Занюня, Бачабаева. Все кончено, да.